paskatīsimies, kā notiek žurnāla rakstu meklēšana. Šeit ir tā, ka mēs atrodam žurnālus pa konkrēto tēmu, un tad skatāmies, kādi raksti ir dotajā žurnālā. Pie žurnāliem var tikt, viens ir ScienceDirect.com galvenais loks, kreisā pusē mēs redzam izvēlni. Viens ir izvēle šiem te žurnāliem. Šeit redzam žurnāli pēc tematiskajām grupām, fizikālās zinātnes, dzīvības zinātnes un tā tālāk. Šeit augstāk ir žurnāli pēc nosaukuma, kur tālāk varam meklēt. Savukārt šajā izvēlnē apakšā ir tad visi pieejamie žurnāli ScienceDirect datubāzē. Otra iespēja ir meklēt šeit publikāciju sadaļā. Tur arī parādīsies žurnāla raksti. Skatīsimies šeit pēc kārtas. Šajā lapā parādās browse 11 miljoni rakstu. Tas nozīmē, tie ir raksti, kas ir dotajos žurnālos. Tātad ScienceDirect galvenās lapas labajā pusē, kā agrāk tika pieminēts, šeit ir parādīts, ka ScienceDirect ir virs 2500 žurnāliem. Un šajos žurnālos tātad būs 11 miljoni rakstu. Izmēģināsim šeit, piemēram, piespiedīsim uz burtu A. Atverās jauns loks. Un šeit tātad ir žurnāla raksti, kura nosaukums sākas ar burtu A. Varam skatīties viņu uz leju un apstīties, cik daudz šādu rakstu ir. Mēs redzam, jo zemāk mēs skatāmies, jo saraksts tiek papildināts. Un liekas, ka šajā lapā papildinās viss, kas ir uz A burtu. Tagad atkal sāku no augšas skatīt. Tad kreisā pusē parādās, ka šie žurnāli, 3212 žurnāli, un pieejam arī grāmatas šajā datubāzē. Taču no abonētajām Latvijā grāmatas nav abonētas, tad mēs varam atķiksēt viņu. Noņemt ķeksīt šeit, lai rāda tikai žurnālus. Un piespiežam apply, tas nozīmē, lai to izpildītu. Šeit parādās žurnāla nosaukums, piemēram, AASRI Pressēdija. Šeit parādās jau vārds žurnāls un parādās, vai tas ir pilna teksta vai nav pilna teksta pieejams. Zaļā atslēdziņa nozīmē, ka šī žurnāla raksti ir pieejami, vai tie būs pieejami pēc 2001. gada vai jaunāks izdoti pēc 2001. gada. Baltā atslēdziņa nozīmē, ka šis žurnāls abonentam nav pieejams. Redzam, daļa abonenti ir pieejama, daļa nav pieejama. Un tad, kad uzliek šeit uz nosaukumu, kā iepriekš parādījās, tad šeit jau parādās žurnāla tātad izskats, piedāvā pievienot žurnālu favorite izvēlnei vai atgādinājumu pielikt, vai arī šeit ir arī tiešais ceļš uz konkrēto žurnālu. Vēl tātad, un tad šeit augšā ir tāda turpinājums tā izvēle, atkal mainot šo alfabēta burtu, mainīsies pirmais, parādīsies žurnāli, kur nosaukums sākās ar šo te burtu. Viņi sakārtot alfabēta secībā. Izvēles kreisajā pusē parādās, ka vēl var atķeksēt, ka lai rāda tikai tos žurnālus, kuriem ir pilni teksti. Tajā gadījumā piespiežam apply, un tātad šeit parādās žurnāli. Tagad jau labā pusē redzam, viss ir ar zaļiem atzīmēts ar zaļām atslēdziņām, kas nozīmē, ka šie žurnāla raksti ir pieejami. Žurnāla rakstus var
meklēt gan pēc šiem nosaukumiem, gan pēc tematikas. Varam atgriezties, kā jūs redzat, šeit var meklēt pēc tematikas. Šeit tā tad ir jau kaut kādi raksti izvēlēti, tad šeit ir izvēlēti, kad skatīsies materiālās zinātnēs šos rakstus vai biomateriālos. Varam uzlikt uz edit un noteikt, kādās jomās mēs gribam dotos rakstus. Šeit ir atķeksēts tikai biomateriāli. Tagad, ja iztaisam ciet, viss izvēles redzam, nekas nav atzīmēts. Un tā mēs varam atrast, ko tieši vēlamies. Piemēram, vēlētos ekonomiku. Atrodam ekonomika, ekonometrika un tā tālāk. Piespiežam apply, pielietot. Šeit redzam, kāda žurnāla raksti ir pieejami saistībā ar ekonomiku. Šeit jau kreisā pusē parādās, ka tie ir 351 raksts, 130, nevis raksts, bet žurnāls, 130 žurnāli ir ekonomikas un ekonometrikas sadaļā un 206 klāt ekonomikas, ekonometrikas. Un šie raksti arī var pārklāties. Ja vienā sadaļā ir. Ja viens žurnāls var ietilpt vairākās sadaļās. Un te ir iespēja browse by favorites. Tātad meklēt žurnālu pēc tie, kas jau iepriekš ir atzīmēti. Nozīmē, ja cilvēks ir ielogojies, piereģistrējies dotajā mājaslapā, tad pēc tam viņš var tikt uz saviem šiem favorite žurnālu saraksts un pēc tam skatīties uz viņu. Šeit ir tie saraksts, ko es personīgi jau savā šajā te reģistrācijas lapā atzīmējis. Aiziesim tagad atkal uz sākotnējo Science Direct lapu, kā atcerieties jāspiež Home. Un šeit tātad ir vēlreiz šīs te lielās izvēles par tematiskām grupām. Tad izvēlēšos atkal ekonomiku un ekonometriju, finanses. Tad redzam, ka šeit parādās atkal no sākuma šī lielā sadaļa, gan grāmatas, redzam buku, gan arī žurnāli. Tas ir līdzīgi kā iepriekš te veicām. Un edit nozīmē tad mainīt šo te izvēli, kādus žurnālus mēs tieši gribam redzēt. Tātad, ja aiziet vēl uz šo te sākotnējo sadaļu, tad atgādinās vēlreiz, tad kreisā pusē ir izvēle, kā tikt uz šiem žurnāliem, un šeit ir savukārt papildinojušā. Tas pats, kā tikt uz žurnālu atrast. Piemēram, mēs esam izvēlējušies šos te, kā es sapu, ekonomika, ekonometriju. Es atzīmējuši, ka grāmatas nevajag, ka vajag atstāt tikai žurnālus, ka vajag rādīt tikai pilnu tekstu žurnālus, mēs iegūstam sekojošu žurnālu sarakstu. Piemēram, es izvēlos žurnāla rakstu Energy Economics. Tad jāspiež uz šo te linku un atverās dotā žurnāla kā izvēle. Šeit tātad ir nosaukums. Te parādās, piemēram, ka šis te žurnālu izdevuši ir Elsevier, nozīmē tas pats uzņēmums, kas arī šo datubāzi piedāvā, tāpēc arī raksti visdrīzāk ir pieejami. Kreisā pusē, tad šeit atkal ir parādīts, ka ja ar zaļu parādīs, tas ir pilns teksts, ja ar baltu kvadrātiņu tas būs tikai kopsavilkums, un tad kreisā pusē varam meklēt pēc šiem te izdevumiem. Tātad patreiz ir atzīmēts 37. izdevums, volume, un lapas pus no 1 līdz 200, un labā pusē mēs viņu redzam šos te žurnāla rakstus.
Tagad var skatīties vai nu pa vienām vai tā tālāk. Šī jau ir tā izvēle, kas ir arī Science Direct, tad, kad notiek rakstu meklēšana. Tātad šeit ir PDF rakstam, Show Preview, var skatīties kādu priekšstatījumu vai izvēli, piemēram, skatīsimies šim rakstam, izvēli Preview, tad šeit ir gan kopsavilkums, gan arī sadaļu nosaukums. Otrs ir PDF, Supplementary Content, tas nozīmē papildinošais konteksts, un tad šeit aizgāja gan uz to pašu izvēli, gan arī papildinošais komplekss, tā tad ir kaut kāds papildinošais pielikums materiāls. Mēs varam, piemēram, apskatīt labā pusē, vai arī lejuplādēt, Word dokuments, atvērt, un mēs redzam dot to papildinošo materiālu. Visiem žurnālam nebūs šādu papildinošu materiālu. Varam doties atpakaļ. Un tā ir iespēja, kā skatīt žurnālu rakstus. Un ja šis žurnālu grib pievienot favorite izvēlnē, kas rādīt, tad šeit ir add to favorites, un ja jūs to piespiedīsiet, atkal sākotnējā izvēlnē jums raksts, šis žurnāls parādīsies favorite sarakstā.